Kādas naudas zīmes ir gadījies turēt viņas rokā? Latvijas lats, paunds, britu. Principā, tas arī viss. Tātad Kaut kādas kredītkartes. saistība ar dzīvi arī ārpus Latvijas. Jā, Anglijā dzīvoju pats. Nu, un, piemēram, mēs zinām, ka Latvijas banka izdod vienlatniekus ļoti bieži. Pat vairāk kā 20 jau tādi ir. Es gadā kaut kur pāris, ne? Un kā jūs vērtējat šādu bankas darbību? Cilvēkiem varbūt, ka patīk, es nezinu, man tas īpaši neiespaido. Tas ir, ka man mamma parasti krāja tos latniekus, kas ir krāja visus savādākus, tur vāc kaudzītēm, tur priecājās, ka jauns latnieks iznācis ārā. Man paši tas neiespaido nekādīgi. Nu, piemēram, papīra nauda. Salīdzinot ar britu mārciņām papīra naudu, man patīk, ka Latvijas ir tāda maziņa. Smuka makā var ielikt iekšā. Britiem ir tiks palakas liels tāds. Un no papīra naudas no latiem, kurš jūsuprāt ir interesantākais? Piecīts. Tas ir parastais. Piecīts. Tāpēc, ka viņš ir zaļš. Zaļš, ozols virsū Latvijas tāds simbols baigais. Vispazīstamākais. Nu, no papīra naudas lielākā vērtība, kas ir turēt rokā. 100, man liekas. Ja vienādu zīmē, tad 100, jā. Kura naudas zīme jums šķiet vismīļākā, viskaistākā? Protams, ka mūsējā. Tas ir Latvija. Jā. Nu, Latvijas banka bieži vien izdod atkal jaunu kādu vienlatnieku. Kurš tas interesantākais, jūsuprāt, varētu būt? Man patīk īstenībā visi, jo mājās arī kolekcionējam visus latiņus jaunos, kas iznāk. Cik tad viņi jums ir jau? Mums gandrīz visi. Mums ir kaut kādi 3 nav no jaunajiem latiņiem. Tā mēs cenšamies visus dabūt. Nu, tātad atsevišķā maciņā. Jā, atsevišķi noliekam. Tā, lai vispār noliekam, lai stāv un neaiztiekam, netērējam. Tas ir vienlatnieku vairāk. No metāla monētām Latvijas banka parasti neizdod, tikai vienlatnieku. Nu jā. Un kā jums patīk, teiksim, papīra nauda? Man patīk, ka ir ozols uz 5-latnieka. Smuki izskatās īstenībā. Un 50 latniekam kuģis, ja nemaldos, bija. Jā, tas man tā. Es gribētu, lai būtu kaut kas latviskāks virsū. Un tā jau uz 10 latniekiem arī varētu kaut ko īstenībā interesantāk, latviskāk tieši izdomāt. Pagaidām, jā, īstenībā 5-latnieki man apmierina, ka ir tā tieši latviešu simbols virsū. Nu, teiksim, lielākas naudas zīmes. Uz tām es neesmu īpaši skatījusies, kas tur ir. Un citu valstu naudiņa. Kā tā jums patīk? Tā nevisai. Es vairāk par latviešu naudu. Vai ir nācies turēt rokā arī eiro? Eiro? Nē, nav. Nemaz arī negribētu. Šīs dienas runa par naudu. Kādas monētas jums patīk vislabāk? Nu, tāds, kas ir vairāk vērts. Tas būtu? Tas ir 2 lati. Lielākā monēta. Nu, lielākā vērtība monētai. Jā. Un kā jums patīk, teiksim, ka vienlatnieki ir dažādi? Latvijas banka izdod vairāk nekā 20 jau vienlatnieki. Jā. Interesantāk. Jā, interesantāk norēķināties ir ar tevi. Arī vēlmi krāt viņas ir. Un kurš ir viskaistākais? Stārķis. Stārķis, jā. Man patīk sprīdīts un tas čiekuriņš. Kādēļ stārķis, kādēļ čiekuriņš? Es nezinu, čiekuriņš tāds. Nezinu, piesaistīt. Čiekurains. Jā. Nu, stārķis? Es nezinu. Viņš der uz monētas? Neder. Viņš ir pa lielu, lai būtu uz monētas. Nu, papīra nauda. Tie jau ir 500, ne? Nē, piecīši, ierastā nauda piecīši. Vairāk nedod.
Kas piesaist tiešām piecīši? Nu, nevis, teiksim... Tas ozols, tāpēc, ka viņš ir arī zaļš un vispārējais, jā. Jā. Tātad šī te sadarība, tā var. Jā. Vai nācies turēt rokā arī citu valstu monētas? Jā. Dažādas monētas. Piemēram, amerikāņu naudu. Kronas. Tad vēl ir štāten kaut kāda Krievu kaut kādas tur tās, ne. Rubļus. Jā, un tur vēl litus, rubļus, eiro, dolārs, dažādu veidu naudu. Salīdzinot ar latu, kurš ir varbūt interesantāka valūta, kura? Nezinu, man liekas, izskatpēc, piemēram. Latvieši, man liekas, ka viss tāda smukākā ir tāda, jā. Ierastākā? Jā, tāda arī ierastākā, jā. Un kā ir ar eiro? Eiro arī diezgan bieži izmanto, bet, nav tā pierast. Labāk latvieši nekā eiro. Jā, pierast tieši pie eiro. Pie Latvijas, nevis pie eiro. Un ar, teiksim, mazajām monētiņām. 1 santiņu, 2 santiņu, kāds viņš, jūsuprāt, pēc izskatīt? Tāds necils. Vajadzētu daļāk? Jā. Mazliet, jā. Ar apzeltītām maliņām. Nonākam līdz zeltam. Vai jūsuprāt, vajadzētu naudu no sudraba vai zelta? Es domāju, ka ne, jo tāpēc, ka visi tad iet uz Lombardu. Varbūt varētu, jā. Arī tādas kolekcijas lats no zelta vai sudraba tādas, jā. Katrai valstī, protams, ir sava nauda. Jā. Kā jums patīk, piemēram, mūsu lata? Ja būtu, tad varētu teikt, ka patīk. Laba atbilde tiešām. Teiksim, Latvijas banka bieži vien izdod vienotniekus dažādi. Jā. Jūsu vērtējums, kurš ir skaistākais, mīļākais? Manuprāt, Skūrsteņslaucis. Sirsnīgi. Skūrsteņslaucis diezgan liela veiksminās. Vai jūsuprāt, tā būtu interesanta lieta kolekcionēt šos latus? Jā. Notiek jau. Jā. Kolekcionē, jā. Un 2 latnieku monētu. Vieni jau tik redzēti. Jā, tā. Kā patīk? Jā. No papīra naudas. Tā jau vienmēr tā labākā ir. Nerunāsim par vērtību, bet par to izskatu. Jā. Kā, teiksim, patīk pieslatnieks? Pēc izskata, jā, man patīk. Piemēram, salīdzinoši ar citām naudas zīmēm, mums ir tāda interesantāka. Tieši kas varbūt piesaistīja pie šī pieslatnieka? Tā ūdens zīme, ka viņi tā vienkārši nevar saredzēt. Zīme. 50 Ja nav turēto rokā. Un cik tu valstu naudiņa? Nav tas. Nav izskats tā nepatīk. Tas vairāk latviešu. Jūs vai ir kaut kā izdevies atrast? Jā, pieslatnieki atrast. Un tā. Kā tas notika? Iet pa ielu, skaties, pieslatnieks zemē plivinās pa vējam. Labi, paņem un iet tā. Kāda sajūta? Ļoti labi, tiešām labi. Pēdējā laikā diezgan daudz izplatīta lieta ir kā ziedojumu vākšana. Jūsu vērtējums tam? Neesmu piedalījies ziedojumos, bet es domāju, ka tas ir diezgan labi tad arī. Bez naudas neesmu nekā. Kā jums patīk, teiksim, mūsu valūta? Lati? Mūsu valūta? Nav nevainas, jūs domājat, izskatā? Jā, protams. Labi. Vienotnieki ir vairāk nekā 20. Kurš ir tas skaistākais, mīļākais? Mīļākais? Visi mīļi. Nekrāji, bet mīļi. Un to, ka teiksim, viņi ir tik daudz, viņi ir tik dažādi šie vienotnieki, tas jūs priecē? Protams. Un mazās monētiņas, 1, 2 santīmi, kā tie patīk? Grūtāk atšķirt ir varbūt līdzīgāk kādai ārzemju naudiņai, bet, pietrenē acis, tad jau ir labi. Un papīra naudiņa, kur tā skaistākā? Skaistākā? Protams, kas ar to baroniņu.
Bet kā ir ar ozolu? Ozoliņš. No ozoliņiem vairs nav tik liela vērtība. Bet, nu, pēc... Vizuāli, jā, protams. Mūsu Latvijas cildenākais koks. Un citu valstu naudiņu? Nu, cik vispār ir bijusi saskara, negribētu nēsāt Austrālijas dolārus. Neprātīgi lieli. Es nezinu, ar kādiem makiem tur staigā, bet nu, manā makā viņš nederētu. Un Eiropas valsts naudiņu? Eiropas valsts naudiņa ir ok. Varbūt vieglāk viltojam, bet ir kārtībā. Un eiro? Eiro? Nav tāda saskara bijusi eiro. Nekur neesmu ceļojis, tāpēc grūti spriest. Vai ir nācies, nu, teiksim, atrast naudiņu? Nē, tikai dažas santības. Tiešām nē. Vai tie nes laimi? Kas, Ladu? Vai tie nes laimi šī atnestā? Nu, noteikti nē. Noteikti nē. Un vai, teiksim, ir labi vai, nu, ka šādu naudu vāc ziedojumiem? Atrast to? Nē, vispār. Vispār? Nu, protams, ka labi. Viennozīmīgi. Es domāju, ka ziedotā nauda nes gan labumu. Nezaktā vai atnestā. Viennozīmīgi. Katrai valstī, protams, ir sava naudiņa. Kā jums patīk Latvija? Labi, ļoti labi. Kurš tas mīļākais? No naudas zīmes? Jā. No Latvija? Arī. Visi mīļi, ja viņiem ir vērtība. Un, nu, teiksim, pēc izskata, pēc dizaina. Mēs zinām, ka vienotnieki ir pār pa 20 Latvijas banka izdevusi jau. Kurš ir tas skaistākais jūsuprāt? Es īsti viņas nekolekcionēju, bet jā, man patīk viss viņi. Viņi ir veiksmīgi labi. Tur ir gan dabas, teiksim... Nu, es varbūt tā īpaši nepievēršu tam uzmanību, bet vispār viņi, nu, ir labi. Mākslinieka darbs labs ir. Divlatnieks gan ties ir tikai viens. Jā, nu nekas iztiksim ar šo vienu. Un, nu, teiksim, papīra nauda, kura ir no mūsu latiem viss tā skaistākā, interesantā. Nu, es nezinu, vai skaistāk, bet, nu, es domāju, ka pieclatnieks labs ar mūsu ozolu. Nu, 20-nieks. Es uzskatu, ka viņi pieņemami ir mūsu Latvijai. Nu, man patīk. Nu, teiksim, vai ir nācies turēt rokā citas valsts naudiņu? Ziniet, ļoti maz. Ļoti maz. Kādreiz bija Vācijā, marka bija. Bet tas bija sen. Bet arī bija laba. Laba tā bija. Vai jūsuprāt nauda būtu tā vērta, lai kolekcionētu? Veidot tādu kolekciju? Nu, es domāju, es nezinu. Es nepersonīgi. Vai ir jūsu dzīves laikā bijis tāds moments, ka jūs esat atradis naudu? Nu, nē. Nu, nav tāda laime bijusi. Pat nē? Nē. Varbūt dažas santīm kaut kur, bet es negribu celt viņas. Kādēļ nē? Nu, tā mājtīcīgi neesmu, bet uz santīmas neceļu. Nu, teiksim, tāda lieta kā labdarība ziedošana, vai nauda būtu tā lieta, kas būtu jāziedo? Es domāju, ka nē. Kādēļ? Tāpēc, ka tas izlucina cilvēks, viņi negrib strādāt, viņiem viegli nāk nauda. Ir varbūt jāpiedāvā, lai viņi strādātu labāk un nopelnītu to darbu. Tāda labdarība varētu būt, bet, diemžēl, arī tādu viņi neņem pretī tie cilvēki. Jūsu redzējums, kādas ir mūsu naudas zīmes? Kā jums patīk? Man vispār patīk. Es domāju, ka labs. Nu, piemēram, mēs zinām, ka vairāk nekā 20 vienvatnieki ir izdoti. Kur ir tie skaistākie jūsuprāt? Nu, es viņus krājis nekad neesmu, bet parastā pēc tā zivtiņa, ko es pat nezinu. Man ir kāda gadījusies ar ezīti, bet tiešām neesmu viņam sevišķi interesējies nekad. Varbūt ir kāda ideja, kas būtu tur jāliek virsū? Jūsuprāt, kas būtu interesants vienlatnieks? Nu, nezinu, kas latviešiem tāds zīmīgs. Kādu zaķi varbūt, kādu dzīvniekus.
Un papīra nauda. Kā tā jums patīk pēc izskata? Nē, patīk. Es neko slikti nevaru teikt. Ne. No papīra naudas, kurš ir tas interesantākais, jūsuprāt, veidojums? Teiksim, 10 latnieks. Tur virsū mūsu baronis, jā. Tie pārējie tās, nezinu, apgrozīja tie tādi vienkārši. Un vai ir nācies turēt rokā arī citu valstu naudu? Ir gadījies, jā, bet, man tāds iespējas, ka Latvijas ir tāds svarīgāks nekā, teiksim, tas pats eiro liekas tāds stipri vienkārši papīrīts un tāpat arī dolāri jau, viņi. Es uzskatu, ka Latvijas ir tāds zīmīgāks papīrs nekā tie pārējie un būtu žēl no viņa šķirties vispār. Un, teiksim, vai bijis tāda dzīves situācija, ka jūs esat atradis naudu? Nav gan gadījies. Vismaz ne Latvijas, kādreiz jau tie krievu rubuļi sevi gadījies atrast, bet Latvijas nē. Cik tad bija vislielākā summa, ko atradāt? Vislielākā bija 50 rubuļi. Un tas bērnībā tas jau bija vecā Staļina nauda. Aiznes uz veikalu, atdevu vai īpašniekam it kā, lai atdot, un veikalnieks priecīgi paņēma, teica, jā, es atdošu. Kā jūs domājat, vai ir labi ziedot naudu? Noteikti labi. Es ziedoju vienmēr, kad katreiz sevišķi pa televīziju, ka viņi aicina tiem ziedojumiem. Es tur ar to vienu zvanu neapmierinos. Es pat likteņu dārzām 10 reizes piezvanīju. Bet katrā ziņā tas ir atbalstams pasākums. Katrai valstī ir sava nauda. Protams, arī Latvijai ir lata. Kā jums patīk šī nauda? Es domāju, par Latvijas latiem iet runa. Ja? Par Latvijas latiem es varu izteikties. Tā nauda, man liekas, diezgan tāda dīvaina, jo vienādām naudas zīmēm ir savādāk vērtība. Piemēram, es biju tikko Anglijā, un tur bija pavisam savādāk. Piemēram, 5 bijusi mazākais, un tad 20 bijusi lielākais. Un te Latvijā viss ir vienādi, tas man liekas tā diezgan dīvaini. Un jūsu vērtējums? Banka ir izdevusi vairāk nekā 20 vienlatnieks dažādas. Jā. Kā vērtēt to? Ko tu saki? Tas ir normāli, ka tas ir tiešām normāli, ka izdod vairākas vienlatnieks. Jo, piemēram, Anglijā tur bija ļoti daudz savādāks. Viena pounda bija ļoti daudz. Bet cilvēki arī izmanto tos, arī krāj tos latnieks īstenībā. Tas īstenībā tā baigi tā labi, ka ir izdot. Ka nav vienāds visas naudas zīmes, tas ir tā interesanti, jā. Tiesa gan. Vienlatnieki ir dažādi, divlatnieki mums ir viens. Jā, tas gan. Un papīra nauda, kura ir vistaisnākā. 100-latnieks, tas ir vistaisnākais. 100-latnieks ir, jā, pēc izskata vislabākais, bet, visējošākie jau ir 5 un 20 latnieki. Sējošākie. Un, citu valstu nauda. Interesanti. Citu valstu, protams. Eiro ir, manuprāt, nepierasts, bet labs. Un Anglijas pound tie, man liekas, labākie kādi var būt. Tā ir nauda, kuras cienu, jā. Jūsu vērtējums, vai nauda būtu tā lieta, kas būtu vērts kolekcionēt? Nē. Kolekcionēt var tikai tā kā latniekiem ir tie jubilejas latu simboli un tie, kur eži virsū un baraviks un tā. Tie jā, bet pārējās, es domāju, tāda nav kolekcionēja. Vai ir gadījies tā veiksmīgā diena, kad ir atrasta nauda? Protams, ka ir atrasta nauda. Varbūt daudz, bet ir atrasta, jā. Jā, lielākais 20. Un jūsu vērtējums, vai nauda būtu tā lieta, ko vajadzētu ziedot? Nē, to vajag. Atkarībā kam ziedot? Es uzskatu atkarībā kam ziedot. Tur bērniem ziedot. Kā mēs visi zinām, Latvijā nauda ir labs. Tas vēl pagaidām. Kā jums no dizaina viedokļa patīk šī nauda? Saku pirmā. Man jau patīk. Es esmu apmierināta ar mūsu naudas zīmi.
Nu, teiksim, mazās monētiņas, 1 centimetrs. Nu, veciem cilvēkiem varbūt ir grūtāk saskaitīt, viņi maziņi ir un neredz daudzas problēmas veikalās saskarās, bet tā man personīgi netraucē. Es domāju, ka vairāk veciem cilvēkiem tas tā. Latvijas Banka vairāk nekā 20 vienlatnieks dažādas ir izlaidusi. Jūsu vērtējums? Krājam, jā, visas ir. Cik tad ir? Visas, kas ir bijušas? Jā, mums mamma krājā. Tas ir interesanti šādi naudu kolekcionēt. Es domāju, ka jā, paliks kaut kas atmiņā, jo mums jau nāks eiro un tad vispār tāds lats vairs nebūs. Un papīra nauda no dizaina viedokļa, kura ir tā interesantākā vērtība? Simtlatnieks. Tas caurspīdīgums? Jā. Es nezinu. Es neesmu tā pievērsus tam tā. Grūti pateikt. Tā jāizdomā. Jūsu vērtējums pieclotnieks ar ozolu? Jā, skaisti, jā. Viss naudzīmes ir katrai savu vērtikai. Varbūt ir ierosinājums, kādu vajadzētu vēl? Vienlatnieku, piemēram, izdot. Vienlatnieku. Ko mēs varētu, kas nav bijis. Viss kaut kas interesants ir bijis. Varētu vēl tagad, ar šitiem katras, piemēram, to zemgalu, kurzemi tādiem, ģerbumiem, jā, kaut kā tādu varētu vēl. Nu, teiksim, citu valstu naudiņa. Ir kāda interesanta valsts un interesanta monēta vai? Braukāt sanāk maz uz ārzemēm, kuras es bijusi, man viņa kaut nauda kā nauda. Es neesmu tam pievērsus uzmanību. Es arī īpaši nekur neesmu tā braukājusi, lai tur varētu baigi salīdzināt. Bet tā, nav nekas interesants. Vai ir bijis tā laimīgā diena, kad jūs atrodat naudu pēkšņi? Ļoti reti tas ir, un ja tas ir kaut kāds santīņi. Bet būt ir bijis? Jā. Slaukot kaut ko kādreiz, kādam izkrits. Un jūsu vērtējums, vai nauda būtu tā lieta, kas būtu jāziedot kaut kādam mērķim? Ir jāziedo, jā, cilvēkiem, lai kaut kas notiktu bezpalīdzīgiem, jā. Jūsu domas? Jā, ziedot, jā, bet tikai tur, kur vajag. Nevis liek mētāt apkārt, kam viņi nepieciešami.